Labvakar! Mazliet nestandarta video šodien. Es izdomāju tādu kā pārmaiņas pēc uztaisīt cita veida video, jo šis ir 10. video. Tie ir apaļi. Tādēļ es domāju, ka es gribētu mazliet savādāk piešķirt tam visam. Man arī sajūta tāda, ka es gribētu kaut ko citu mazliet pamēģināt. Un uztaisīt tādu kā apskatu, kas ir bijis, kas ir šobrīd, ko tālāk darām, kas es tāds vispār esmu un ko es te īsti daru. Jo pēdējā nedēļas laikā, beidzot, ir tuvu gan pagājuši 3 mēneši, kas arī liekas tīri insane, bet 2,5 mēnešu laikā ir uploadoti 10 video, šis ir 10. un beidzot šīs nedēļas laikā ir kaut kādi rezultāti. Cik nu kaut kādi rezultāti? Cik šodienas pēdējo reizi skatījos, ir beidzot 29 subscriberi, jipī! Principā 30 mums ir kaut kad tuvākajā laikā, un beidzot video sāk iet algoritmā, un cilvēks sāk skatīties, un cilvēks sāk laikot, un nevis tādi, ka tikai tie tuvākie cilvēki, kas apmēram zina, kas notiek, un tādi bystander, bet tiešām nu jau sāk beidzot parādīties tādi cilvēki, kurus es nepazīstu, cilvēki, kuriem citi viedokļi, un tas baigi priecē, jo beidzot tas nozīmē, ka publika sāk redzēt, ko es daru, ko es ļoti novērtēju, jo sēdēt mājās, filmēt vidīgs un cerēt, ka kaut kas notiks no tā visa ir tīri tāda īpatnēja sajūta, ja tu mēģini tā kā likt sev ārā un teikt, ka kaut kad jau būs, un ir baigi jātic, ka arī būs, un beidzot ir tāda sajūta, ka tiešām ir kaut ko es esmu trāpījis, jo arī liekas tīri forši, ka vakardien, šodienas filmēju, vakardien man bija dzimšanas diena, tā man ir vecais pensijas vecums 24 gadi, un bija tāda kā nelūgta Ziemassvētku dāvana, negaidīta Ziemassvētku dāvana, ka es vienkārši pēc Ziemassvētku dāvana. Dzimšanas dienas dāvana, kā var redzēt, mazliet iesprūdis esmu. Tad novēlot dzimšanas dienas dāvanu, ka beidzot šis viss iet. Kā rezultātā visiem jauniem, kas ir ieradušies, paldies! Esiet sveicināti šajā kanālā. Es arī mēģinu saprast, ko es te daru, bet beidzot bildi sāk likties kopā par to visu. Runājot par šitiem visiem 10 video, kas ir bijuši, es pat gribu teikt, ka viņi vienkārši ir bijuši kā 10 eksperimenti, vairāk kā 10 video. Katrs video ir bijis savā veidā unikāls, protams, ka temati ir dažādi, bet tas, kā es viņus esmu būvējis, tas, ko esmu tur mēģinājis pasniegt, kā pasniegt domas, veidi, montāža, filmēšana, teksti, viss ir bijis interesanti, viss ir bijis dažādi, un es teikšu godīgi, ka šo 2,5 mēnešu laikā esmu iegūst pilnīgi citu perspektīvu, kas šis vispār ir pa monstru, ko mēs principā saucam social media. Ir cits skats saprast, kā tu ir to darīt, kas tas vispār ir, ko es no šitā visa mēģinu panākt. Jo, kā ar visām lietām dzīvē, ir viena lieta, ka mēs domājam, ka mēs varam, un mēs domājam, kāds būs, un tā, kad tu izdari, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Tāpat kā video, teorētiski kaut 10 esmu uztaisīt, bet tāpat katru reizi, kad tu ieslēdz kameru, tu domā, ka tu visu izdomāsi, tas galvenā, kā tu pasniegs, bet beigās tās, ka par ko pie vēlnes te runāja beigās. Vienkārši, kad aizvērties gribās ik pa brīdim. Un tā jau kosmā visi tie video man patīk, bet tie pēdējie 2, kas ir bijuši, gan pa vizlu, kas vislabāk aizgājis algoritmā, viņš pierādīja man to faktu, ka tā, kad tu runā par cilvēku konkrētu, it īpaši ne tajā labākajā gaismā, protams, ka viņš algoritmā ies, jo, kā jau mums visiem cilvēkiem patīk, drāma patīk, algoritmam patīk, jūdomā patīk, rezultātā es neesmu pārsteigts, ka tas video, kurš aizgājis vairāk, bet man prieks, ka viņš ir aizgāja. Bet arī pat laikā, kad viņi palaiž sapratu, ka tas īsti nav tas saturs, ko es vēlos veidot, jo es nevēlos iesaistīt konkrētus cilvēkus. Es sapratu, ka tā nav lieta, ko es vēlos iesaistīt īsti, jo, man ir interpretācija par to cilvēku. Es esmu redzējis to cilvēku sociālajos mēdījos, bet man ar to cilvēku nekad nav bijusi one-on-one saruna, kā rezultātā man pa viņu komentēt. Ok, labi, mans viedoklis nemainās. Ņemot vērā to, ko viņa posto un tas, ko es teicu video, tas pastāv. Bet es pilnībā pieļauju to faktu, ja es to cilvēku dzīvē satiku, mans viedoklis var pilnībā mainīties. Un sapratu, ka es nevēlos runāt par cilvēkiem, kuri, jā, ok, var man dot skatījumus un uzmanību, bet es runāju par kaut ko tādu, ko es līdz galam nepazīstu. Nezinu, tādēļ sapratu, ka to es ierobežošu. Par to es īsti nevēlos. Un viss tāds eksperimentālākais video pagājušajā nedēļā bija tas depresijas video. Un es teikšu godīgi, tas varētu būt no visiem video, kas ir bijuši tās vispatiesākais
visīstākais, visnesamākslotākais, jo tas bija tiešām tā, ka, es vienkārši piestājos kameras priekšā, man bija tāda doma, ko es gribu pasniegt. Doma pilnībā video vidū aizgāja pa gaisu, un tā bija tīrākā improvizācija. Es vienkārši runāju, kas man tajā brīdī bija uz smadzenē, kas sirds, ko es vienkārši gribēju pateikt. Tādēļ, ja neesat redzējuši, droši noskatieties. Nav no tiem vieglākiem video, bet tas tiešām tāds, potenciāli pateicis ieskats tajā, kas pa īstam esmu. Jo patreiz tā visa situācija kopsumā ir tāda, nekāda. Un par to es īstenībā šodien vairāk gribēju parunāt par to faktu, ka cik nekāda šitā dzīve bijusi pēdējos mēnešos, jo es nezinu, vai es esmu vienīgais, bet pēdējie mēneši ir bijuši vienkārši, tādi plakani, nekādi divdimensionāli pelēki. Es pat nezinu, kā, nav man tāds īsti veids, kā aprakstīt. Šie 2 mēneši vienkārši bijuši tāds, ne pat 2 mēneši, bet pēdējie mēneši bijuši neizskaidrojami nekādi. Tāda ziņa, ka viens cilvēks labi aprakstīja, absolūti nekas nerezonē ar to, ko es daru. Kā es to domāju? Jā, kaut arī tīri šitie YouTube ziņā, ka jā, man patīk tas, ko es daru, jā, man patīk, ja es eksperimentēju, bet es pastos kaut vai dienu vai 2 vēlāk to video, ko es postoju, es domāju, no kuras dīrs šis par iznāca ārā. Es skatos to video, es domāju, ka es to točnu uztaisīju, vai tiešām es par to tā pastāvu, vai tas ir tas, ko es gribēju pasniegt. Vienkārši tāds, ka, vai es paši to gribētu īsti līdz galam skatīties? Vai es esmu patiešām pozīcijā, lai par šito tiešām komentētu? Jo jā, man ir manas pieredzes, jā, man ir mani viedokļi, bet pieredzes un viedokļi mainās. Un jā, es viņus vēlos fiksēt patreiz, lai redzētu, kā es pēc laika mainos, kā es domāju pēc, pusgada, bet tāpat es vienkārši domāju, ka ir īpaši kaut sākotnējs atturis, kas bija par sportu un izaugsmu, vienkārši domāju, kas es esmu, lai kādam es tagad mācītu, kaut ko stāstītu. Bet tas depresijas video, tas ir patiesākais, ko es principā esmu izveidojis. Tas esmu es visdrīzāk. Protams, ka ne pilnā spektrā, bet nemāju faka, what is blood yapping about? Pa ko es parunāju? Kas esmu, lai kādam kaut ko mācīt? Reāli, es skatos tiem video, man tāds, bet tu aizveries vienkārši. Pa ko tu runā? Un tā tas ir, ka nerezonē, ka nav līdz galam tas, ko es gribu. Un YouTube jau galīgi nav vienīgais. Man ir tik daudz lietas, kuras es tik ilgi esmu darījis, kas man teorētiski patīk, bet man absolūti nekrata vairāk. Piemērs, sporta zāle. Jā, ok, es esmu gājis, manā disciplīna bijusi, bet vienkārši man šobrīd tāds, ka, es eju ķekšu dēļ, bet man absolūti nevalk. Tā, ka pilnīgi, zero. Man mazāk nevarētu interesēt. Es aizeju, es iesāku, un tad es gribu pēc iespējas ātrāk prom. Ar darbu tieši tas pats. Sākotnēji man baigi patika, viss bija dinamiski, un par darbu vispār runājot. Bet es tagad aizbraucu pagājušanai uz to Poliju, uz Zakopānu pastaigāties, un man jau pirms braucējiem bija tāds, ka šits vairs nav nopietns. Teorētiski bija pateicis viņiem, ka es strādāšu līdz jūnijam. Es sapratu jau pagājušo sestdienu, ka, nē, es eju prom martā. Šis nav nopietns. Šis vienkārši, tas kā tāds izsmieklis vienkārši, ko es te daru. Man ir slauc ārā līdz pēdējiem pa kaut kādu kapeikām uz rokas, kāda vispār jēga. Ko es te daru? Neviens nenovērtē, visi vienkārši sagaida vēl un vēl, nekad nepietiek, klients sāk paliek arvien pretīgāki, visiem kaut kādi aizspriedumi, pretenzijas, kaut kādi debili jautājumi. Es visu paskaidu, pēc tam zvana ļeči, es domāju, kam man šito vajag? Jo es ceņos ļoti atbildīgi visam pieiet. Es zinu, ka es slikts darbinieks esmu tajā ziņā, ka esmu labs darbinieks, ka es nesaudzēju sevi, bet es baigi sevi vienkārši tajā ziņā, ka man nav stopa, es nevaru pateikt, ok, es neizdarīšu līdz galam. Man vainas apziņa uzreiz iesaistos, ja es neizdaru līdz galam, jo mana mentalitāte ir, pat ja es nevaru izdarīt to labāk kā cits, es izdarīšu, cik labi es varu. Kā rezultātā, ja es zinu, ka es varu izdarīt labāk, es to izdarīšu. Un šitas darbā absolūti neatmaksājas. Jo vienkārši, kā jau mēs visi zinām, ja tu izdari labu darbu, tavs rewards ir vairāk darba, kas tieši tas, ko es šobrīd dabūju. Un es saprotu, ka šis nav nopietni, man vienkārši jābeidz, un man jāinvestē, mans laiks citur ir. Bet tas pat nav tikai darbā, tā kā tiešām uz visām sfērām, bet man attiecību ziņā arī vispār, man tā kā pilnīgi nekas neinteresē. Man ir momenti, kad es pārunāju kaut kādu citu cilvēku, un šis ne tikai romantiskā ziņā, bet arī tīri draudzīgā ziņā, ka
man nav īsta vēlme tikties. Un šitas nav tā, un šeit ir interesants fakts, ka šitas viss nav tipiskais depresīvais. Kā lai to pasaka, ka nav tāda tipiskā depresīva epizode, nav sajūta, ka šitā kaut kāda standarta depresija. Šim ir kaut kas cits, jo es zinu, ka tā kā dziļā depresija, ka vienkārši, ka nekas nav un viss slikti, šis ir vienkārši konstanti monotoni. Nav labi, nav slikti. Un tas arī cilvēkiem un komunikācija, ka jā, man ir forši aiziet satikties ar draugiem, satikties ar cieniem cilvēkiem, cita perspektīva, bet man nav tās, ka es pēc tā tiecos, bet man arī nav tā, ka es tā kā to negribētu. Un vienkārši tā, ka, ejam, daram, bet man tas nepatīk. Es tā kā gribu, ka es aizēju satikties ar draugiem vai citiem cilvēkiem, ka es tā kā pa īstam iesaistos, es piesaistos sarunā, es gribu padalīties savu viedokli, ieklausīties citos cilvēkos, bet man vienkārši tā, ka, tā nekrata līdz galam. Un vienkārši domāju, ka it īpaši pa draugu ziņā, viņi to galīgi nav pelnījuši. Šitam nav jāmaina, šitam ir jāmainās. Un it īpaši kaut kādā interesantā ziņā tas ir attiecībām arī, ka, teorētiski labi sasniedz vecumu, ka ķipa jau kaut ko gribētos un vajag kaut ko, tur varētu kaut ko tu čiksīt dabūt tā, bet es kaut kā skatos, kas notiek apkārt, es domāju, ka kāpēc man nekrata nekas? Līdz galam. Ir interesanti, ir meitenes, kas man interesē, kurām pārunāju forši, un ja gadījumā ir kādas, kuras domā, ka es kaut ko baigi tēmēju, sorry, man vienkārši nāk ļoti labi runāt, un daži to mēs pārprast, bet šobrīd tā, ka es skatos, un man vienkārši tas galva nekas neinteresē. Tā kā pat es runāju, kaut te vizuāls, vienkārši kā šis varētu būt oversharing, bet tīri kaut kādā, nezinu, drošīšanas līmenī, vispār nekas neraus. Tā kā es pornogrāfiju no savas dzīves praktiski pilnībā esmu izgriezis ārā. Un es pēc kaut kādas nedēļas vedījumā es notestēju, vai ar mani čista viss ir ok. Jo tā kā es ieeju saitā, un čista, tā kā Delfos, 1. lapa, 2. lapa, 3., 4., 5., 10. un vienkārši domāju, tā kā būs kaut kāda reakcija vai nav. Labi, man nav tā, ka man ir erektāla disfunkcija, bet vienkārši nekas nesaista. Un kopsumā tā ir tā galvenā doma, kas pateiks, ka man nekas nesaista, man nekas nerūp, man nekas līdz galam nevalku, neicēju. Vienkārši tā, ka, es eksistēju, vienkārši, es eksistēju. Es nedzīvoju, lai pieredzētu, es dzīvoju, lai izdzīvotu. Un tas man sāka graust pēdējā, un tas man sāka baigi graust. Un šeit, ka kulminācija tam visam bija īsumā tas depresijas video. Labi, es nebiju izgulējis to video, es biju tīri pārgus, man vienkārši vajadzēja dabūt ārā to video, jo man ir tā, ka, es postoju katru sestdienu, un man vajag būt video katrai sestdienai. Es neizlaidīšu to visu. Tas vienkārši kā fundamentāli man to vajag izdarīt, tādēļ es to izlaidu ārā. Un no vienas puses bija tāds, ka es dabūju svaru no tā visa, jo šitie temati, manī neviens nekad tā cilvēks nav parasts. Klausies, kā rezultātā man atklāties tā ir tīri grūti pat cilvēkiem, pat tuvākajiem cilvēkiem, man diemžēl jāatzīst. Nevis atteikt, ka man ir tur aizspriedumi, vai es domāju, ka viņi tur nespatīs vai ko. Man ir grūti pieņemt to domu, ka es pretī kādām pateikšu, ko es patiešām domāju, viņiem būs tāda reakcija, kas man nepatīk, kuras nevar nokontrolēt. Jo man ir bijuši reizes, ka es atklāju kaut ko, un cilvēki vai smējās, vai izsmēja, vai neuzsver nopietni, un man tīri, ir iespēdies prātā. Es saprotu, ka cilvēki mainās, un cilvēki tādi nav, bet, man vēl aizvien es neesmu ticis līdz tam pāri. Kā rezultātā pateikt to kamerai, kurai nav absolūti nekāda viedokļa, viņi man nevar pasmēt neko, visu, ko jau pateikt, ka storage beidzies, kas paiebaļ nopirkšu vēl. Bet, jā, sapratu, ka šis tas labākais veids, kā to palaist, un es teikšu godīgi, man noņēmās nasanost. Palika vieglāk, palika tā neitrālāk. Un blakus efekts, ko es nebiju gaidījis, ir tas, ka man prāts, man liekas, labāk strādāt. Un klikšķis bija tieši pēc tam, kad es sapratu, ka es no darba iešu prom martā. Jo, ko es sapratu, kādēļ man šķiet, ka tā visa neitrālība nekādas visi bijis, tas, ka pirmkārt, un te ir pāris iemesli, kas man liekas, kādēļ man šitas tā ir bijis. Pirmkārt, overstimulations. Esmu pamanījis, ka kopš ziema sākās, labi, mums jau, protams, ka visa depresīvā ziema paliek tam līdzīga, bet es arvien vairāk mājās esmu, un kad es esmu mājās, es nevis daru kaut ko izglītošu, vai kaut ko tur lasu, vai tam līdzīgi. Un arī pat īsumā ar lasīšanu interesanti, kad līdz galam tā kā nevelk, bet, vismaz kaut ko es labi daru. Es baigi daudz ieslēdzies internetā. Vairāk nekā iepriekš. Tiešām vairāk tā, ka es Instagramā sēžu vairāk, YouTube'ā sēžu vairāk.
Un es tev nedodu momentu, kad vienkārši apstāties un ļaut prātam vienkārši neitrāli eksistēt. Vienkārši savā tempā iet cauri un saprast, ka varbūt tā kā darētu piebremzēt. Visi vienkārši konstanti go. Darba laikā arī izslēgt telefoni, zvani, klienti. Arī, kad tev kaut kāds brīvais brīdis, tu ej, tu arī pats kaut ko Instagramā, Delfos, YouTube, vienkārši konstanti griežās. Un es domāju, tā pārstimulācija arī jau ir dod savus blakus efekts, ka nekas nepiš, nekas baigi nerūp, viss ir tā nekādi, jo tikai tas, kas ir vistrakākais, ekstrēmākais, tas var izraisīt emocijas. Rezultātā tas bija tāds simptoms, iemesls, bet tie visi tādi daļēji iemesli. Un tas nebija galvenais cēlonis, jo principā viss, ko es minēju, depresija te nav galvenais. Depresijas simptoms, darbs ir simptoms, video ir simptomi, attiecības simptomi, visi tie simptomi ir, bet es nevaru līdz galam saprast, kas tad ir cēlonis, jo simptoms, es beidzot sapratu, ka tie visi ir simptomi kaut kam lielākam. Un man beidzot salikās kopā, ka galvenais epicentrs visam ir manas vērtības un manu vērtību ignorēšana. Jo es varbūt esmu, vecmodīgs vai kāds, bet man vērtības ir ārkārtīgi svarīgas. Es viņus turu augstā līmenī. Es uzskatu, ka vērtības ir svarīgas, jo tas mani padara par vērtīgu cilvēku. Nevis nauda, draugi, connection, bet manas vērtības. Vērtība ir vērtība. Un es sapratu, ka visu šito laiku, atklāti sakot, es dzīvoju absolūti pretim visām savām vērtībām. Jo, kaut vai piemēru, laiks. Mana vērtība ir laiks. Es esmu sapratis, cik ārprātīgi svarīgi ir laiks kā resurs, kuru alocēt tā, lai tu vari patiešām augt un parūpēties par sevi, lai tu vari parūpēties par citiem cilvēkiem. Un es sapratu, ka es vienkārši viņu dedzinu. Un ne tikai dedzinu, izniekoju un dodu cilvēkiem, kur viņi absolūti nav pelnījuši. Tā kā darba ziņā es vienkārši skatos no malas un domāju, kāda vēlna pēc es dedzinu tik daudz laiku uz cilvēkiem, kuri man paldies nevar pateikt, ka es svētdienā nahuj strādāju. Ka man vienkārši tāpēc, ka zini pie reizes, vai tu vari paķert kaut kādu dvačuku pamet manā virzienā. Tā man paiet baļ par tavu dvačuku, ko es pat dvačuku varu nopirkt. Bet es pat nevaru uz nahuj Liepāju aizbraukt par to degvielu savu ielai, kas tas dvačuks ir. Un vienkārši, ka es izniekoju savu laiku, es metu pret lietām, kuras nav vērtīgas, kur mani nenovērtē. Es domāju, kas tas vispār ir, kā es dzīvoju, ko es mēģinu darīt, ko es mēģinu sasniegt, ka es sev stāstu, ne tikai sev, bet arī patiesībā savos video, ka jā, cik es kāds krasaučīgs, cik es labi dzīvoju, cik es korekts esmu, bet tāpat laikā es to nedzīvoju līdz galam. Ka es neievēroju savas vērtības, ka es vienkārši dzīvoju pretī absolūti visam, ko es te mēģinu panākt. Un tā bija tāda riebīga realizācija, bet tajā brīdī, kad es apamēju tās, now hold on a second. Es varu mēģināt vainot visu pasauli apkārt, teikt, ka jā, tāda ir situācija, ko es tur varu ietekmēt un ko mēs šajā ekonomiskajā situācijā varam izdarīt, vispār bla. Bet es tā aizdomājos, ka vispār šitie attaisnojumi saka, jau paliek tīri bezskaunīgi. Un man ir konkrēts piemērs, mans kolēģis. Viņš tas, kas man dabūja šajā darba vietā, un viņam ir precīzi 8, 9 gadu vecāks. Vienkārši, bet čisto var jūs, ka es matemātikas eksāmeni ko noliku. Kādreiz par viņu runāju? Superīgs džeks. Kā čoks, viņš ir amazing, viņš ir fenomenāls smieklīgs. Vienkārši, tā kā tu atnāc un es tikai zinu, ka katru dienu būs forši, ka mēs strādājam Rīgā. Vienmēr ir dinamiski, vienmēr ir patīkami, vienmēr par ko pabazarēt. Bet viņš tāpat, kā es zinu, ka tā vieta, kur mēs strādājam, nav patstāvīga vieta. Tā vieta nav, kur mēs redzam savu nākotnē, bet viņam maksā vairāk nekā man, tā kā viņš tāds, ok, labi. Bet viņš ļoti labi apzinās, ka vajag mainīt situāciju, ka vajag mēģināt kaut ko savu darīt, jo viņš arī saprot, ka te neviens nenovērtē līdz galam, ka vienkārši samaksā un jebkurā brīdī gatavs tev mest nost. Un kopš atnāca, viņš visu laiku vārās par to faktu, ka gribētu atvērt savu nomu vai iet prom vai kaut ko sev darīt. Viņš par to runā un stāsta. Bet ja vienā brīdī man šeit kaut ko decembrī pasaka, labi, davai, tā kā viņš jau saka, ka viņam kaut kāds paziņa grib iet biznesu, saka, labi, davai, nauda man ir, kaut ko daram, mēģinam, nav ko zaudēt. Es jau, jā, vispār jau vajadzētu nosēsties pie tā visa, un tad pareitināt, mazliet saku, jā, ok, labi. Un vai kaut kā nedēļas, prasa, kaut ko dara vai ne, es saku, zini kā, es vēl tagad tā paskatījos, un zini kā, tik daudz nauda vajadzētu, lai mašīnas nopirkt, un būtu tīri grūti, un blā, es vienkārši klausos, domāju,
Bet tu saproti, ka pirmajā gadā tu nekad baigi neko nenopelnīsi. Jā, tev sākums ir grūts, bet that's the point. Sākums ir grūts, lai tu pēc tam kaut ko sasniegtu. Jā, es jau zinu, bet ja blā, 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 attaisnojumiem. Ziniet, es tagad skatos, ir pagājuši jau cik mēneši, un es skatos uz cilvēku, un viņš stāsta, ka jā, cik grib to atvērt uzņēmumus, visu kaut ko darīt, un visu kaut ko tam līdzīgi, bet tad pat laikā viņš man stāsta, kā nedēļas nogalē, piekdien aizgāja mājās un svētdien pamodās no rīta, jo viņi visu vienkārši nobuhājis ir. Un man kaut kāda iemesla dēļ es baigi iespējās prātā, pēc sevis domāju, Dievs pasargi, es tieku līdz tricenam, es esmu tur, kur viņš ir. Jā, viņš ir foršs cilvēks, jā, viņam patīk, man viņa patīk pavadīt laiku, visi baigi forši kā kolēģis, viņš ir lielisks, atsaucīgs, pozitīvs, labāk kolēģis nevarētu prasīt. Bet tā neuzņēmība, tā gļēvlība, tās bailes pa šarmuļiem sāk dot. Un tad es sapratu, ka tas ir tas lielākā problēma, kas man principā šobrīd ir, ka es uzņemos pa mazu. Es riskēju pa mazu. Un tajā ziņā ir labi, ka es uztaisīju šo kanālu, jo es sapratu, ka es pa īstam varu. Varbūt tas man paņēs vairāk laika nekā citiem, jo es neesmu spožākais džeks pasaulē. Un varbūt man būs vairāk problemātiski un vairāk būs problemātiskas situācijas, kuras risināt, jo ja viena lieta, kas man dzīvē ir tas, ka man nekad gludi neiet, man vienmēr kaut kā sūdi nāk, bet ir viena vērtība, kas man ir un kura man nepazūd, un tas ir tas, ka neskatoties to, kādu sūdu man met dzīve sejā, es atrodu ceļu, kā to atrisināt. Man patiesībā nav bijusi dzīvē neviena situācija, kuras nebūtu atrisinājis līdz galam. Kā rezultātā, esmu sapratis, ka man vajag uzņemties vairāk, un it īpaši ņemot vērā, ka paliek 24, kas kaut kāda iemesla dēļ tāda seja, ka paliek tāds. Šis tās vecums, ka mazliet nopietnāk es dzīvē sākušu pieiet. Tā kā es pat pensijas 3. līmeni esmu atvērs kaut kādā veidā. Vienkārši, mazliet nopietnāk šitam visam jāpieiet. Kā rezultātā es sapratu, ka jāsāk dzīve ņemties pautiem, jo es sāku apkārt skatīties un domāju, ka cik man daudz cilvēku patiesībā apkārt dzīvē, kuri uzņemās, un viņiem sanāk. Un vienmēr ir tā doma galvā, tā analītiskā doma, ka jā, bet riska analīzes jāuztais, vai tas ir vērts vai nav tas vērts. Un viena lieta, kas ir, es nesen nostījos YouTube video, viņš arī Džeks korekti teica, ka mūsu prāts vienmēr aiziet pārāk traki negatīvajās lietās. Vienmēr domā, ka viss būs dirsā, nekas nesanāks, viss būs traģiski. Bet šis kanāls kaut kādā veidā man parādīja to faktu, ka patiesībā ne tikai tas nav tik grūti, tas patiesībā visi tīri izdarāms, jo es jau esmu tagad, kā mēs runājam, sasniedz punktu, ka šis man vairs nav tāds baigais izaicinājums. Ka man ir tā, ka es tagad sēžu un es sapratu, ka, labi, pirmo līmeni esmu sasniedzis un sapratu, kas ir pamatlietas, filmēt, gaismas, montēšana, skaņa. Es kā pamatlietas esmu sapratis, ka, man vajag otro līmeni, man vajag iet tālāk. Un es sapratu, ka kāda iemesla dēļ man ierobežot sevi tikai šajā līmenī, es to varu visā pārējā dzīvē darīt. Jo es vienkārši domāju, kāpēc izniekoju savu potenciālu? Man patiesībā dzīvē dod tik privilēģiska situācija, ka man nav tā, ka man nav jāuztraucās par rēķiniem vai kaut kādiem kredītiem un parādiem. Man ir laiks, man ir spēks, man ir enerģija, man ir veselība, man ir atbalsts loks. Es domāju, kādēļ man to izniekot? Kādēļ man to izniekot komfortā? Jo jā, es varētu sēdēt un teikties comfortable corporate jobu, sēdēt 9 to 5 vai 9 līdz 6, paģibaļ, cik tu tur gribi, pirmdien līdz piekdien un gaidīt sestdienas vēdienu, lai baudītu dzīvi. Sorry, tas nav man. Es esmu uzaudzis haosā un man vajag manu haosu. Es nevaru nosēdēt ofisā, es ienīšu šo te konstanto, ja vienkārši neko urbināšanu. Man vajag manu hujātu. Man vajag pamosties katru rītu, nezināt, kas pie vēlna īsti notiks. Kā rezultātā. Februāra beigās eju prom no darba. Tā ir tāda liela svarīga lieta, ko es izdomāju, kāds fuck that, tur es vairs neeju, tas nav svarīgi. Es arī sāku mainīt lietas arī fiziskā līmenī. Džimu es atstāšu, bet esmu pieteicies, ka no nākamās pirmdienas eju uz jiu-jitsu, sākšu beidzot jiu-jitsu klases 2 reizes nedēļā. Par to man ir reāla hype, jo es sapratu, ka arī pieņemsim lieta, ka
Es gribu uzlabot šo pašaizsardzības līmeni, es gribu iemācīties, kā par sevi patstāvēt, kā parūpēties, lai man nav tā, ka vienkārši kāds loks man pienāk un pasaka, aļo garāžu un iepieš pa sevi, un es nezinu, ko darīt. Kā rezultātā man vajag mazliet apmācīt sevi, un par to man kaut kādiem dēļ baigi lielais prieks, kā tiešām tāds let's go. Bet galvenā lieta, ko es sapratu, kas attiecās arī tieši šo kanālu, ko jūs skatāties, un tā skaitā, ko jūs tālāk redzēsiet. Es negribu tik daudz vairāk runāt par šo visu, es gribu darīt. Un es gribu to visu apvienot. Kā rezultātā kanālam būs pārmaiņas, kas tieši atsevišķās uz jums. Varbūt nākamo nedēļu vai divas būs vēl tāds vecā stila saturs, kur es runāju, jo man vēl ir pāris lietas, par kurām es gribu parunāt, kuras es gribu tā kā izšaut līdz galam, bet es gribu arī parādīt savu dzīvi tā pa īstam. Jo es gribu šo kanālu kā dienas grāmatu. Tā bija sākotnēja man doma, ka es gribu šo kanālu sev, egoistiskiem mērķiem, kā dienas grāmatu, kā es attīstos kā cilvēks. Kur es esmu šajā punktā, kur es esmu, un es gribu redzēt, kur es esmu pēc gada, pēc 2, pēc 5, pēc 10. Es gribu redzēt, ko es savā dzīvē sasniedzu. Es gribu, lai man ir vieta, kur es pasos atpakaļ, kāda man bija situācija šobrīd, jo varbūt es nezinu, ko pie vēlna, kur es būšu pēc gada, 2, 5, ko es domāšu, kāda būs mana situācija, ko es būšu sasniedzis. Bet es gribu ticēt, ka es būšu tālāk uz priekšu, un vienīgais veids, kā to sasniegt, ir darot. Kā rezultātā saturs mainīsies, būs ikdienišķāks saturs. Patiesību sakot, man līdz galam vēl nav skaidrs, ko es īsti gribēšu pasniegt tajā brīdī, bet tā būs mana dzīve, tā būs mana ikdiena, un tas būs saistīts ar jaunu projektiņu. Projektiņš sāksies marta sākumā, patreiz viņu jau iesākšu, jo man tie ir juridiskas lietas jāiesāk ir, bet šis būs tas projekts, kuru man gadiem vajadzēja darīt. Šito es jau mūžiem esmu zinājis, ka man šajā sfērā man ir jāiet, tas, ko man vajag darīt, jo man dzīvē ir vīri 50 gadu vecumā, vairāki. Un šos vīrus sadalīšu sekojoši. Man ir 50-gadīgs vīrietis dzīvē, kurš ir praktiski sev padavies, kurš paņēma easy way out, kurš paņēma korporatīvo darbu, dzīvoja komfortabli, ar bērniem, ģimeni, strādāja, kredīti, hipotekārie un, komfortabla dzīve. Man ir 50-gadīgi vīrieši apkārt, kuri šobrīd iet cauri trakām lietām, šķiršanās lietām, pārmaiņu lietām, bērnu lietām, darba lietām, citām lietām. Bet viņi uzņemās. Man ir 50-gadīgi vīrieši apkārt, kuri ir veiksmīgi, kuri sasnieguši kaut ko ir, kuri nepadevās sevi, kuri uzņēmās risku un kaut ko arī sasniedza. Un ir viena fundamentāla atšķirības ar šitiem vīriešiem, kur uzņemās un kur samierinās. Un vieglākais veids, kā to aprakstīt, ir tad, kad es viņiem zvanu, tie, kur uzņemās savā dzīvē risku un ņem to dzīves pautiem. Man nav bijis neviena reize, ka es viņiem piezvanītu, un viņi būtu negatīvā lomā. Viņiem vienmēr, kad tu piezvani, tu vari dzirdēt balsī, ka viņi dara, ka viņi mēģina, ka pat ja ir grūti, ka pat ja ir izaicinājumi, viņi zina, ka viņi var, viņi priecīgi ir. Pat ja negatīvi, tad tu vari just, ka viņiem ir deksme kaut ko darīt. Un tas nav ar to džeku, kurš ir padavies sevi. Un es sapratu, ka es nedrīkstu tur būt. Man patreiz dzīvē ir punkts, kur man ir izvēles ar komfortu un risku. Un paradoxālā kārtā, tajā komfortā ir vairāk riska nekā riska izejā. Ka patiesībā īstermiņā tas komforts ir labs, bet tas nav man. Es skatos nākotnē. Es gribu dzīvi, savu vīziju, kur es esmu savā ģimenē, saviem bērniem, un es nevēlos būt situācijā, kur es savu komforta vai zemo ekspektāciju dēļ sabojāju viņiem dzīvi vai kaut kā ierobežoju viņu vēlmes vai nespēju būt cilvēks, viņiem būtu nepieciešams. Kā rezultātā, long story short, martā būs drastisks izmaiņas. Beidzot veikšu to projektu, ko man sen vajadzēja darīt. Laika gaitā atklāšu, marta sākumā jau būs skaidrs. Un par to man nav prieks, jo beidzot man saklikšķēja. Beidzot, es pat tiešām sapratu, ka man ir jādzīvo pēc manām vērtībām.
bet nav nekāda jēga vienkārši teikt, ka es to darīšu. Kā rezultātā tagad patiešām šis ir tāds punkts uz I video un tāds kā spiediens principā man, ka man nav vairs ceļa atpakaļ, kuras var kaut ko izdzēst video pateikt, ka nekā nebija, ka nē, šis ir punkts, es ņēmu dzīvi aiz pautiem, es uzņemos to risku, cik no risku, un es gribu redzēt, ko es patiešām šajā dzīvē varu sasniegt. Jo es domāju, ka man potenciāls ir, un ņemot vērā to faktu, ka es vienmēr izdaru lietas līdz galam, es gribu redzēt, ko man dzīve metīs pretim, un es gribu redzēt, ko es gribu sasniegt. Kā rezultātā, ja jums tas interesē, ja jums liekas interesējoši un gribat redzēt, ko pie Valna savā dzīvē sasniedz un manā mazā dienas grāmatiņā, droši spied like, iekomentē, pakomentē, pa ko tu gribi redzēt, ko tu negribi redzēt, vai tev vispār, kādas pār domas tev bijis līdz šim par šiem video, ko es sniedzu, ko tu gribētu, lai es paturu, ko tu gribētu, lai es pamainu varbūt, un droši spied subscribe, ja tev liekas, ka šis ceļojums tev varētu būt interesants skatīties. Kā rezultātā, paldies, ka skatījāties, ceru, ka patika, un dodamies ceļojumā.